Labdien, Sālsmaizē! Šodien mums mežu tēma. Noteikti esat pamanījuši aso diskusiju par nesenajiem Satversmes tiesas nolēmumiem. Noteikti mūs skatās un klausās abu pušu viedokļu atbalstītāji. Mēs centīsimies šai diskusijai pievienot tādu praktisko pusi. Šodien mani podkāstā atbalstīs mūsu meža vērtētājs Antons Seļzņevs. Un, lai diskusija būtu interesanta, mēs esam uzaicinājuši gan meža īpašnieku pārstāvis, gan dabas vērtību pieskatītājs. Un laipni lūdzu mūsu podkāstā Modru Fokarotu un Pasaules dabas fonda priekšnieku Latvijā Jānu Rozīti. Labdien! Modri, ja gadījumā ir cilvēki, kas nezin, kas tu tāds esi starp mūsu skatītājiem un klausītājiem, kā tu sevi viņiem stādītu priekšā? Kas tu tāds esi? Es esmu kārtīgs zemnieks, mežsaimnieks. Es audzēju mežus. Man zemnieka saimniecība dibināta 92. gadā, tā kā viņai jau ir 32 gadi. Un es no kaut kāda 95. gada, kad nopirku pirmo mežu, tad es ļoti daudz pircis izcirtumus, pļavus un visādas tādas lētos zemes gabals. Un līdz kādam 2000 gadam man daudz ļaudis jautājums. Kāpēc tu pērc to zemi vai kāpēc tu pērc izcirtumu? Tu taču no viņa neko šodien nedabūsi. Un es sapratu, ka tādā cenā, kā bija Latvijā, tas zemes cena nekad vairāk nebūs. Dieviņš to teica. Un tāpēc, lai būtu veiksmīgs biznes, tev jau jāiet pa priekšu. Nevis. Tu esi unikāls ar to, ka tev ir izdevies par šiem gadiem tas, par ko daudz ir sapņojuši. Ja? Akumulēt tādu ievērojumu portfeli īpašumu. Kas ir tā tava veiksmes atslēga? Kas ir tas, kas tev ļāva izdarīt to, par ko daudz sapņoja? Pirkt tad, kad visi pārdod, un pārdod tad, kad visi pērk. Visam vienkārši. Kad zeme ir lēta, viņi ir jāpērk. Pirmkārt jau tas ir prāts, kas ir vajadzīgs, saprāts un izturība, kad tev parādās pirmā nauda. Tu viņu var ieguldīt citā mežā, pirkt savu, taisīt to biznesu lielāku. Tu var nopirkt jaunu mašīnu, tu var nopirkt kādu ceļojumu, aizbraukt visu to. Tas, ka tev ir tā nauda un tu proti visu laiku viņu likt biznesā, lai viņš ir pietiekoši liels un tad to skaidri ņemt, tas ir tas panākuma atslēga. Es domāju, ka bija ārkārtīgi daudz ļaužu, kuri bija varbūt spējīgāki, iedzīgāki, aktīvāki, bet viņi nespēja to, viņiem kā parādījās pirmā nauda, viņi vai nobrauca vai izčurāja ārā un, pašam sevi piespiest strādāt jau ir visgrūtāk. Es domāju, jebkurš vadītājs to zina un privāti īpašnieks. Tev var tikai apskaust, jā. Tev var tikai apskaust. Es ceru, ka tev kāda universitāte, kas māca biznesu, ir uzaicinājusi par lektoru tur jaunajiem censoņiem stāstīt, kas ir tas, kas ir tā recepte, lai šādi nostartētu biznesā. Diemžēl nē, labos piemērus nevajag. Vajag tos, kas ir mācījušies un kuri iekļaujās tādā stratēģijā iekšā, ko māca, tādus jau vajag. Nevajag jau, labus piemērus un arī par šo tēmu, es pat kādreiz vērsos kaut kādā 2000 sākumā, es pat vērsos pie vienas lielas Latvijas bankas, kas pāraudzīja pensiju fondus un kur lielajās mums ir tik daudz naudas, mēs nosist ar naudu varam. Es saku, veči, davai, redz, uz nāk zviedri iekšā un pērk zemes. Ieliekam daudz 10 miljonus iekšā, es teicu, uz 10 gadiem es jums dodu 100% peļņu un pārējo sadalīsim, jā. Tas puisis sēdēja tāds jauns puisis, viņš teica, tu zini, es no tā neko nesaprotu, tāpēc es to nedarīšu. Viņš teica, es nospiedīšu taustiņu, nopirkšu akcijas, nospiedīšu taustiņu, pārdošu akcijas. Bet godīgi. Nē, zolīdi, saprot. Un mans pensiju fonds, es skatos, saprot, ir ar mīnus zīmi. Kad es viņam solu 10 gadu laikā 100% peļņu, jā, viņam nevajag 10% pieaugumu.
tā kā labo piemēru jau nevajag. Viņam vajag to, ko viņš zina, grib un māk. Un saprot, jā. Jāni, iedomājies, ka tu sēdi lidmašīnā kaut kur starp Briseli un Madridi, un tev blakus sēdētājs grib ar tevi visu laiku, gadās tādu uzmācīgu blakus sēdētāju, kur grib runāties, un viņš cenšas izdibināt, ar ko tu tieši nodarbojies. Un viņš neko nav dzirdējis par Pasaules dabas fondu. Viņš, balta lapa. Kā tu viņam stāstītu? Kas tas ir, ko tu dari? Laikam par mežiem šodien mēs runājam, protams, noraksturot, ko mēs vispār nodarbojamies, un meži ir viens no jautājumiem, ko Pasaules dabas fonds strādā, un Pasaules dabas fonds strādā ar mežiem kopš Pasaules dabas fonds Latvijā no 91. gada. Es pats esmu arī pēc izglītības mežsaimnieks un strādāju Pasaules dabas no 98. gada. Tā kā man 26 gada pieredze ar visu veidu izmaiņām, bet uz to jautājumu. Es savu ikdienu dalu gan kā Pasaules dabas fonda direktors, gan cilvēks atbildīgs par mežiem organizācijā. Un tas apmēram tā šobrīd veidojas apmēram 70–80% ir individuālajie jautājumi Pasaules dabas fonda un visa veida, kas saistīts ar organizācijas attīstību, uzturēšanu un virzību. Un saistībā ar mežiem, tad mēs varam iet pie mežiem. Tie būtu tie 20–30%. Tas, ko es stāstu, es noteikti stāstītu, mēs nonāktu līdz mežiem, es stāstītu par to, ka tā ir nozare. Protams, es varētu stāstīt, ka tā ir dabas sistēma, bet teikšu, dabas sistēma cilvēks var nesaprast, ka tas ir kaut kāds kosmos, dabas sistēma, kas ir. Bet varētu teikt arī, ka tā ir nozare vai zemes lietojums, kas ļoti fundamentāli ir mainījies, es gribētu teikt, 30 gados, īpaši 20 gados un iet uz priekšu, ka tas mainās no tā, ka tiešām tas mērķis, kad es studēju, mērķis bija pēc iespējas ātrāk audzēt kādas krājas, kādas sapņu krājas mēs varētu no hektāra iegūt, kādu mēs varētu panākt, kurā meklī mēs pēc iespējas ātrāk nocērtam, ko mēs stādām vietā, cik stādvietas, kā mēs tur uzšināsim tos stādus, kad mēs kopsim. Tur bija tie terminoloģija mainīsies, tagad šobrīd ir 2 tādi virzieni, jaunauģu kopšana, krājas kopšana, toreiz bija 4. Un tad var diskutēt, kurā mirklī un kuru koku ar augsnes apstrādi stādīt, bez augsnes, bet viss tā domāšana par to, lai audzētu ar to iedomāto stāstu pēc iespējas kvalitīvāku kokaudzi. Lietošu vārdu kokaudzi. Mūsdienās, protams, kad es arī ļoti daudz lasu meža īpašniekiem, seminārus, mācības, un es ikdienā arī ļoti daudz runāju ar uzņēmumiem, biznesa uzņēmumiem, kas strādā nozarē, tad tas mans šī brīža tā misija ir tiešām meklēt veidu, kādā veidā nodrošināt meža īpašniekam naudas plūsmu no meža, nemazinot īpašumu vērtību, koksnes plūsma, tad naudas plūsmu mēs varam pārvērst to vienādot, un pēc būtības to darīt tik inteliģentā veidā, lai pēc iespējas mazinātu ietekmi uz dabu, un, protams, lai tas arī būtu sabiedrībā kopumā pieņemami. Es vienmēr smējos, savos 50 gados esmu diezgan sirms, tāpēc, ka tā ir tāda, bez mazliet kā kādreiz lietot tādu vārdu, salikuma ilgspējīga attīstība, kur nekad īsti nenonāks tajā gala stacijā, bet uz to mēs tiecamies. Tad iespējams arī šis jautājuma loks būs tāds, ka vienmēr mums būs dažādas pretrunas par to, kādā veidā tiešām gūt maksimālo šo finanšu plūsmu un tāpat laikā nenodarīt pāri tam, tā bioloģiskai daudzveidībai, tām dabas vērtībām, kas mežā ir. Jo pēc būtības mēs šodien vairs tā īsti tas, kas pasaulē notiek globāli, man tā iespēja vienmēr to globāliem procesiem atsaukties, tādā, es gribētu teikt, tādā plašākā, inteliģentā lokā vairs īsti nerunā par meža apsaimniekošanu, kad mēs tā, kā saka angliski, cut and run, cērtam un skrienam tālāk. Tas tā nav, tas tā nenotiek. Protams, tādā mikro līmenī tas notiek, bet tādās makro sarunās tas laika ir tā jautājumi, kādi ir tie veidi, kā mēs to varam tās visas lietas salikt vienkopus. Gribēju tev vaicāt sekojošu lietu, ievērtējot visus šos, ja tā var izteikties, saimnieciskās darbības ierobežojums, kas ir meža īpašniekiem. Es esmu dzirdējis dažādas ciparus, cik apmēram, ja mēs gribētu, lai valsts, ja mums būtu tik bagāta valsts, ja viņi varētu atpirkt šīs saudzējumās un pieskatāmās teritorijas, ja es nezinu, vai tas ir tur pusmiljards vai miljards, cik tur naudas vajadzētu. Kā tev šķiet, kas ir tas reālākais scenārijs,
kādu risinājumu tu redzi kaut kur tur tālumā uz priekšu, kā šī lielā globālā domstarpība varētu tikt atrisināta tādā vienā no trūcīgākajām Eiropas valstīm? Man vienmēr tādā diskusijā es redzu to vienu attēlu, ko es rādu interesantiem, arī studentiem, kad es diskutēju par to, kā risināt šo domstarpību par bioloģiskās daudzības saglabāšanu, to ekonomikas pusi, un tur ir kaut kādi, entie varianti, ko es cenšos izspēlēt sākot ar likumdošanu, visādām certifikācijām, kompensācijām, kurām visām ir tāds vai nu likumdošana, kur tu nekad nezini, nākamā dienā būs cits politiskais spēks, viņš to likumu nomainīs, vai nu tur kompensācija, kur tu sēdi adatas, jo tur bez tās kompensācijas nekas nenotiks. Ja tu maksā maz, būs vairāk vajag, ja tu vairāk maksā, tāpat būs par maz, vajadzētu vēl vairāk maksāt. Tur visu laiku tas būs tāds never ending diskusija. Par certifikāciju tas apmēram ar tā, kamēr tur izdevīgi un viss ir kārtībā, tikmēr kārtībā, ja tur kādā meklī kaut kāds auditors pieši pasaka, zini, kaut kas nav labi, tad es apvainojos un aizēju projām, cik garš tik plats. Nē, mēs nonākam pie, un tam man parasti meža īpašnieki, ko man saka, vēl viens versija ir, paļaujieties uz mums. Tas viens no tiem, to, ko es sadzirdu diskusijās. Protams. Varam tā, ļaujiet mums gūt to naudu un paļaujieties uz mums, ka mēs arī, nosargāsim tās dabas vērtības kaut kādā līmenī. Protams, ka neiet runa par to, ka es taisīšu savā mežā tur rezervātu pusi uz pusi ar savu saimniecisko mežu, bet es mēģināšu dažādos manierēs sadzīvot ar putniem vai ar kaut kādām botānikas, floras, faunas sugām, tikšu galā. Bet tas, cik es sapratu, arī īsti nestrādā. Ja prasa to risinājumu, un tāds, protams, īstermiņa risinājums ir nauda. Ar naudu mēs varam tur kompensēt lielāku, un tad īpašnieki teiks, ka liela daļa, iespējams, Fokrot kungam ir savādāks skatījums, viņš jau tāds makro īpašnieks, un viņam tur kaut kāds liels, varbūt kaut kāds atbildības un kaut kāda sadarbība ar koksnes pārstrādi. Bet parastais meža īpašnieks, un man ir tā daudz bijuši arī tam, kuriem ir tie 1000 hektāri. Viņš saka, klausies, ja man kāds sākt maksāt tur 200 vai 300 eiro par katru hektāru, es metu mieru uzreiz mežsaimniecībai. Man 200-300 tūkstoši man nāk kontā, tā lai paliek viss dabas attīstībai. Man nevajag, ja man pa visiem 1000 eiro, pa visiem 1000 hektāriem maksās. Protams, ka tur būtu uzreiz šausmās kokapstrāde, un tur būs, ka tu tā attiecies pret jebko un visur. Bet tātad īstermiņā tur ir nauda, ilgtermiņā es domāju, un paralēli es domāju, ka tur ir diezgan jāsaprot, kur mēs to dabu vairāk dabas aizsardzību virzam. Protams, ka dabas aizsardzība ir zinātniski pamatota. Tā nav apmēram tā, ka man patīk tā vieta vai patīk tā vieta. Zinātniski pamatot, bet mēs vairāk virzam uz publiskiem īpašumiem. Tāpēc ir valsts īpašumi un pašvaldību īpašumi, kur mēs liekam iekšā to lielo. Protams, ka tur ir melnais stāķis dzīvo, tu viņu pārcelt nevar. Tad jādomā, kā to īpašnieku mēs tiekam, cik mēs spējam samaksāt. Bet tādā ilgtermiņā es teiktu tā, ka tas ir, tur ir tiešām inteliģents izglītība meža īpašniekam, un viņš tiešām iemācās sadzīvot ar to, kad viņam bija pietiekami brīvs rokas, kā viņš saimnieko, bet viņam ir tie rāmi uzdīt, ko no dabas vajag, un es pieņemu, ka viņš vēl pievieno klāt ar savām zināšanām un savu skatījumu. Jo mana vīzija, nobeidzot šo garo stāstījumu, mana vīzija ir tāda, visi cilvēki, kas zina, visi cilvēki, kas strādā mežā vai apsaimnieko, pieņem lēmumus par mežu, viņiem ir jāizprot šī meža ekosistēma, tie procesi un īpatnības. Un tad viņi ņem laukā šos labumus, tā skaitā kokus, cērt, viņiem šīs finanšu labumus ir no savu īpašumu, bet viņš to nenodara kaitējumu, būtisku kaitējumu dabai. Un tā ir tā pilotāža, kā es redzu to vīziju, kā būtu jābūt tam meža. Ja es pareizi tevi sapratu, labo, ja gluži tā nav, ja es pareizi tevi sapratu, ka tu tomēr uzskati, ka valstī vajadzētu tomēr šo apgrūtinājumu uzlikt meža īpašniekiem. Nevis vienkārši ņemt tīri atpirkt vai nokompensēt, bet kaut kādā veidā apgrūtināt viņu ar šo pienākumu atstāt to dabu arī nākamām paaudzēm. Ja? Tas ir tas apmēram tāds redzējums. Ja? Es teiktu tā, ka visu, ko var uz priekšu un kā var sakārtot zinātniski pamatot, ir vairāk jāliek publiskos īpašumos. Jā. Privātajās vietās, protams, ka nevarēs visu aizcelt projām. Protams, mums vajag kompensācijas sistēma. Vai mums būs Latvijā tāda nauda? Es esmu pats kompensāciju darba grupā, un es redzu, kā viss virzās. Es paralēli arī cenšos runāt vēl ar ārpus vides un reģiona attīstības ministriju un zemkopības ministriju, vēl ar citām ministrijām, kuru meklēt to naudu, kā tam visam jāizskatās ir.
Kā jau viss šeit nojaušas nav vienkārši. Tieši, ka šobrīd mēs esam diezgan lielā bedrē finansiāli. Es teiktu tā, ka ir jābūt kompensācijām, bet lai mēs nepārprastu viens otru, un iespējams varbūt sākuma diskusijā tas ir labi, nepietiks tikai un vienīgi ar aizsargājumām teritorijām, ar kaut mikroliegumiņu, un tad visur citur mēs izējām ārpus robežu, un mēs laižam nostur, es nezinu, nav kāda restum kokus. Tātad ir tie mikroliegumi, kas ir tie centri, bet pārējai tai saimniekošanai arī ir jābūt ar kaut kādu saprātu un attieksmi pret dabu. Mēs cērtam, lai mēs cērtam, izvēlamies kailcirts, vai mēs izvēlamies izlases cirts, protams, vēl cita diskusija, bet mēs saimniekojam un dodam brīvas rokas meža īpašniekam, iespējams, aizvien brīvāks nākotnē viņam saimniekot, bet ir diezgan kaut kādi rāmi un iespējams ir dzirdēts, meža īpašniekam būs skaidrāk, ir kaut kādi ekoloģiskie koki, tur ir kaut kāda atmirusī koksne, tad jautājums, cik daudz to atstāja, iespējams, ja ir brīvāks rokas īpašniekam, viņš atstāja nevis 5 ekoloģiskos kokus, bet kā loģika būtu atstāt vismaz 15 kokus, lai būtu kāda loģika no uz hektāru. Tāpat arī atmirusī koksnes apjomu, ko zinātne ir izpētījusi. Tur neiet runa par to, ka man patīk, nepatīk. Un jo tā dabai arī jābūt ir zinātniski pamatotai, un to ieliek tikpat zinātniski, kā mēs diskutējām, vai stādīt 2500 stādus uz hektāru vai 1500 stādus uz hektāru, kurā it kā no aiz mūsu pētniecību. Jā. Anton, saki lūdzu, no meža vērtētāja viedokļa, skatoties uz šo tā kā mūsu sabiedrības virzību uz to, ka nenovēršami laikam ejot, mēs dosim meža īpašniekiem vairāk šo brīvību, tā kā, veikt to saimniecisko darbību. Ja? Un notiek visu laiku šī cīņa, ja? Cik ātri tas ir, kad, cik lielā mērā. Un tad es tā sapratu, kad šī gada 8. aprīlī notika tāda neliela zemestrīce. Ja? Kā tu raksturotu no tīri no saimnieciskā viedokļa, no ciparu viedokļa, kā meža vērtētājs, kā tu raksturotu to no ekonomiskās puses? Kas ir tas, kas notika 8. aprīlī? Principā drusku arī par vēsturi, kāpēc vispār šīs caurmēra cirtas pie mums tika ieviestas. Atbilde principā ir vienkārša. 90. gados jau sākam skatīties Ziemeļvalstu puse, kur pati par sevi mežsaimniecība ir salīdzinoši liberāla, labaziņa liberāla, protams, kur meža īpašnieks, kas saka, var ar mazākiem ierobežojumiem saimniekot, tai pašlaika, protams, ir jāatceras par ilgspējīgu mežsaimniecību, kuras pamata ir 3 pamatfunkcijas - ekonomiska, ekoloģiska un sociāla. Tas vēl 18. gadsimta tika noformulēts ar Henriha Kotas, vācu mežzinātnieku vārdiem. Un, protams, no turienes mums nav jāatkāpjas. Bet kopumā skatoties arī daudziem, protams, uzreiz bija pozitīvs tas lēmums, prieks, ka beidzot mums ir brīvāka saimniekošana. Protams, bija atsevišķas nianses, skatoties tīri uz mežkopību, saprotot arī bažas no dabas aizsardzības organizācijām, ka principā daļa arī varbūt pamatoti bija, ka cilvēks redzot, ka viņam var zāģēt galveno cirti pēc caurmēra, ka viņš maksimāli mēģina sņemt. Mēs, kā meža īpašumu vērtētāji, parasti cenšamies skatīties uz to, lai mums finanšu plūsma ir līdzsvarota, protams. Bet, diemžēl, daudzi no sabiedrības to nespēja izplānot, un viņi domā, būs man tagad lielākie ienākumi, mēs pirmajā 5 gadē attiecīgi vai pirmajā plānošanas perioda mēģināsim maksimāli izņemt no šī mežā. Protams, arī šeit cilvēku viedokļi ļoti dalījās. Bet, skaidrs, tīri skatoties no ekonomiska skatu punkta, caurmēra cirtas uzlabo finanšu plūsmu, respektīvi palielina galvenokārt mežaudzes vērtību. Es nerunāšu tagad par metodoloģiju, pēc metodoloģijas mums ir gan meža zemes vērtība, gan mežaudzes vērtība. Bet mežaudzes vērtība gan tikusi paaugstināta. Un kopumā cilvēki, jo sevišķi, kuriem nav zināšanu par mežsaimniecību, diemžēl tāda pie mums valsti ir daudz, uzreiz sapratuši, kur nauda. Un, kas saka, ka rada daudzas amerikāņu multenes, tur dolāri krit no debesīm, mūsu gadījumā tie ir eiro, un cilvēki jau sasapņojušies ir. Un tagad nevar teikt, ka šis lēmums bija kā pērkons no gaišām debesīm, bet kopumā, protams, daudziem īpašniekiem viņš nebija patīkams.
citi īpašnieki, kas saka, saulaicīgi jau izdarījuši darbu ir. Bet kopumā skatoties no ekonomiska skatu punktā, protams, galvenokārt, jo sevišķi, ja mums ir mazs īpašnieks, runāja, cilvēkam pieder līdz 100 hektāriem, viņš to ļoti izjūt uzreiz var teikt, tāpēc, ka viņam noteikti atrast tos pāris audzes, kuras vēl nav sasniegušas cirtmetu, toties, kuram jau bija sasniegts mērķa caurmērs jaunais noteikumos, kas ir minēts. Atgādināsim tikai, ka caurmēra ciršu noteikumi attiecas uz 3 pamatsugam, kas mums valstī ir tātad priede, bārs un egle, respektīvi pārējais koku sugas, ja jums aug, nezinu, melnauksnes, kā meža īpašniekam apse, tad citas koku sugas, tad tur jums nekas pa lielam nemainas. Bet šīs 3, kas saka maizes sugas, ka viņas vēl sauc neoficiāli, tad tur gan bijusi ietekme. Gadījumi ir dažādi, mēs esam apskatījušies pāris izlases piemērus, ko mēs esam vērtējuši pēdējo pusgadu laika īpašumus. Viens no gadījumiem, tad, kad mums ir 15 hektāru meža īpašums, kur 4 hektāros varēja zāģēt caurmēra cirtes, tad respektīvi tur vērtības kritums ir 32%. Tad tas ir ļoti būtisks radītājs. Ja mēs runājam savukārt par lielākiem īpašumiem, tad vai tas ir kā Fokarota kungam liela īpašumu paka, kā mēs saucam, vai, piemēram, juridiskajiem personam, kuram pamatdarbība ir tīri mežsaimniecība, tā ka viņiem parasti tas fonds ir salīdzinoši līdzsvarots, un viņi, protams, izjūt zināmu ietekmi, bet, kā saka, jau mazāku. Galvenie cietušie zaudētāji, respektīvi, ir mazāki meža īpašnieki. Šajā gadījumā, diemžēl. Protams, šeit arī ir jāskatās, tātad, kāda veida var būt, ko viņiem vajadzētu darīt. Mēs, protams, ka uzņēmums labprāt palīdzēsim šiem cilvēkiem arī apskatīties, cik viņi ir zaudējuši, tad ko viņam darīt. Sniegsim arī padomu ilgtspējīgai mežsaimniecība. Tad ir svarīgi, protams, domāt, lai šī saimniecība ir ilgtspējīga. Citādāk, ja mēs skatāmies uz to saimniecību kā tādu, lai iespējami vairāk nopelnītu pirmajā plānošanas perioda, tad skaidrs, ka, teiksim tagad, ka ir stilīgi, tā nav strateģiska domāšana, principā. Mežs ne tikai ir ienākuma avots, kā saka, un ne tikai bagātība, un ne tikai ir ieraksts zemes grāmata, kā saka, vai, nezinu, protams, tam arī ir citas funkcijas. Ja, Antoni, ja es pareizi saprotu, tad mums ir paveicies, ka šī mini zemestrīce notika zem pieprasījuma apstākļos tirgū. Noteikti. Viņa pagāja tādu nepamanītu. Ja viņa notiktu 22. gadā, šī sēde un šis lēmums, es domāju, ka runāšanas biedri arī piekritīs, ka tādas sekas būtu krietni traģiskākas, jo īpaši ražošanas sektoram, protams. Tad varētu būt vēl nekontrolētāks cenu pieaugums. Jo 22. gads arī ar to izcēļas. Ja mēs paskatāmies uz cenām, tad, protams, 22. gads, tā nav normāla situācija. Protams, tur ģeopolitisku apstākļu dēļ galvenokārt tas viss ir noticies. Un, protams, arī daudz viet tirgos arī sākusies vienkārši panika, ko mums darīt. Un cilvēki bija gatavi, principā, maksāt jebkuru naudiņu, kā saka, to brīdi. Tagad arī, principā, protams, trieciens ir drusku mīkstāks. Bet viņš ir. Vai tu paredzi, ka būs kaut kādas daudzas tiesvedības, vai tu paredzi, ka būs kaut kāda vesela virkne prasība pret valsti, un kā tev šķiet šī problēma izskatīsies pēc kaut kāda laika? Es domāju, ka šajā gadījumā teorētiski pareizāk sakot, teorētiski, es domāju, ka būs tas prasības. Jautājums, ar ko viņas noslēgsies. Varbūt mums tiešām būtu vērts padomāt, arī izstrādāt koncepciju, ņemot vērā tā skaitā arī gan ražošanas sektora, gan dabas aizsardzības puses viedokļus un nākt, kā saka, pie kopsaucēja. Protams, varbūt daudzos gadījumos tas būs ļoti grūts darbs, bet tas noteikti atvieglotu, protams. Vai arī, piemēram, izstrādāt kādus īpašus noteikumus mazajiem meža īpašniekiem, protams, piemēram, ka tagad notiek ciršanas apliecinājumu anulēšana. Es domāju, ka ja cilvēkam tiešām nav liels meža īpašums un viņam tiešām
maisaimniecība. Tas ir diezgan liels iztikas avots, tad mums jābūt cilvēcīgiem, varbūt viņam nav jānulē tas tiršanas apliecinājums. Jaunos, protams, apliecinājumus mums vajadzētu pēc jauniem noteikumiem jau izsniegt, bet pašreizējais noteikti nevajadzētu iesaldēt, jo, protams, varam tā jokot, ka cilvēki jau ceļojumu ir ieplānojuši vai jaunu mašīnu iegādāties, bet ne visi cilvēki ir tādi, daudziem cilvēkiem tiešām tas bija trieciens pa kabatai, kā sakam. Bet es domāju, ka būs tiesvedības jautājums, ar ko beigsies, bet kopumā, lai tas tiesvedības neturpinās līdz bezgalībai, mums kopsaucējs arī ir jāmeklē šajā gadījumā. Tā ir skaita, ko Rozīša kungs arī ir minējis, piemēram, par ekoloģiskajiem kokiem, te es varu tikai piekrist, tāpēc, ka nav jādara tā, ka daudzi meža īpašnieki mēģina, nedaudzi, protams, daļa tikai mēģina maksimāli, izņemt no meža īpašuma, nepadomājot, ka tur, piemēram, kur man ir mitra ieplaka, tā ir arī sava veida dabas bagātība. Ja mēs skatāmies arī uz certifikāciju, tad certifikācija tā skaita arī PFC, kas ir ļoti draudzīga, manuprāt, meža īpašniekam. Arī viņa prasa, lai paliek tas mitrākas vietas, lai interesantākie ekoloģiskie koki paliek, nevis tur kādus 5. krafta klases pāris kociņi, kuri aug mežaucē. Kaut kādu laiku atpakaļ bija aizrāvies ar šiem romāniem jocīgajiem, kur tika aprakstītas masveida tiesu prāvas, ka advokāts salas tur tūkstošiem prasību, pārsvarā tur gan stāsts par farmācijas kompānijām un kaut ko tādu bija. Interesanti, vai kādi advokātu biroji jau kolekcionē prasības. Kā tu domā, kādas būs sekas šai mazajai zemestrīcei lokālai? Kā tu vērtē? Absolūti. Mūsu valstī, teiksim, mums saldo ir tiesnesi, piemēram, pie kuras es arī trāpījos cīņā pret valsti, kur nekautrēdamies sociālos tīklos teica, pie manis vēl neviena privāta persona valsti nav uzvarējusi. Un es domāju, ka tas tā arī turpināsies, ka šī valstī uz tiesiskumu cerēt, tas ir ļoti naivi. Tikai tie, kas, ja tu neej veikalā, tad cenas ir normāls, ja tu neesi bijis tiesā, tu vari cerēt, ka likums stāvēs pāri tiesneša gribai vai valsts iestādē. Tas ir pilnīgi. Bet es te klausos jūs, kungi, man tā īsti nav saprotams, ko jūs stāstiet, kā mežsaimniekam. Es skatos uz to no citas puses, piemēram, tie diametri un tagad MK noteikumos arī, kur raksta un presē stāsta, tagad valsts atļāva. Valsts jau tikai atļāva, nevis noteica, ka cirtīs tagad tos tievākos kokus. Tas bija tikai ierobežojums samazinājums. Tad jau jāapstās vēsturi. No kurienes tad radās, teiksim, tie 100 gadi priedei? Es saprotu, ka 18. gadsimtā vajadzēja masta priedes, un barons teica, manā mežā neviens necirtīs, kamēr nebūs masta priede. Hercogam Jākabam arī vajadzēja. Jā, masta priedes vairs nevajag. Šodien vajadzība pēc viņiem nav. Visa mūsu mežsaimniecības tas pamats noteikti vecuma un viss tas ir no 60. gadu Krievijas nemelna zemes tiem aktiem. Tur kaut kāds tas aizmirst to uzvārdu, kurš tas Krievs to bija izdomājis, un to mēs tagad velkam līdzi, un tā kā tādu milzīgu plakātu stutējam, redziet, tam tur tāds diametrs, tam tāds diametrs. Ar ko tie diametri ir pamatoti? Es to nesaprotu. To, ka, teiksim, iedeva tos diametrus, teiksim, cirsti, koki jau aug, es domāju, ka Rozīša kungs tam pilnīgi piekritīs arī, teiksim, koki aug daudz ātrāk tagad. Jo vairāk ir CO2. Un vēl ātrāk augs. Jā, jo klimats, pastīties, kāds ir mums ļoti ir auglīga, subtropu klimats. Mums augsts tā kā Jaunzēlandē 40 gados viņiem jau vieglas ir tā kā prieks pilnīgi. Un par to mežu runājot, man reti jau kur piesauc, bet man ļoti patīk, ka Jūriģis Jansons, Silavas direktors, teica, mēs tur runājām par mežu Vistanīs. Viņš saka, mežam jau ir vienalga. Vai tur aug krūmājs vai priede. Viss tas, ko mēs runājam, atcerēsimies, mēs nerunājam par mežu. Mēs runājam tikai par cilvēkiem. Jo tie visi ir cilvēku noteikumi un cilvēku vēlmes mežā. Tur nav runa par mežu. Mežam ir pilnīgi vienalga, kas tur aug. Jo, kā teica mums kādreizējais virsmeža zināms biologs, iesalnieks, viņš teica, tukša vieta Latvijā nekur nepaliks. Vienalga viņš aizaugs tā vieta, ja tur būs izcirtums vai kas, tukša vieta jau nepaliks. Tā problēma ir, ka lielai daļai Latvijas iedzīvotāji mežs, tā skaitā tavs mežs, ir rekreācijas zona,
Un viņi, acīm redzot, kaut ko sagaida, ja? Kādai viņu prāt šai rekreācijas zonai būtu jāizskatās. Un tavs uzskats par šo var vai visticamāk viņš nesakritīs ar to? Ar 99% valsts iedzīvotāju, jo. Es atļaušos, drusku piebilst vēl. Sabiedrība sagaida no tam rekreācijas vietam, ka tur ir metrē vai lāna veida prieža audze, kuru bez cilvēka līdzdalības mūsdienas. Tu izrādi tieši manus vārdus, jo kas ir dabīgs mežs? Tas ir Tērvietas dabas parks, kas ir stādīts, tie ir jūrmals meži, kas ir stādīti, kas ir kopti. Teiksim, dabīgais mežs, teiksim, kur ir tāda auglīga augsne, sevišķi privātajiem, kur tāds mitrainas nāk, jā? Kas tur pirmais ienāk? Lazda. Tad tur apsi ienāk, ko pēc tam meža zvērs nograuz. Melnaugsnes, baltaugsnes ienāk. Viņš jau 20 gados ir izaudzis, 30 gados viņš sāk brukt kopā. Tur ir džungļi, tas ir dabīgais mežs. Bet cilvēks to neuzskata par dabīgo mežu. Ko Cēnu pagastā, tas skaistais priežu mežs, kur meliņu lasītāji var redzēt pa 1,5 kilometru starp priedēm. Tas taču arī ir dabīgais mežs. Bet, protams, viss viņiem, cilvēkiem redzēt, kas ir. Viens ir tas, ko cilvēku uzskata, un otrs, kas ir īstenībā. Šķietamība, teiksim, mēs ārkārtīgi bieži to šķietamību tiek pasniegt kā īstenību. Un tāpēc cilvēkiem ir tas maldīgais uzskats, ka viņi zina, kā vajag audzēt mežus visu. Un šeit arī, teiksim, Rozīša kungs, man nepatīk, teiksim, tas, ka par mežsaimnieku uzsver visu laiku tikai vienu lietu – nauda, 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 nauda. Bet saprotiet, mežsaimnieks tas ir dzīvesveids vismaz man. Un es domāju, daudziem lielajiem mežsaimniekiem un arī mazākiem mežsaimniekiem, viņam ne tikai tā nauda ir svarīga, viņam arī savs mežs ir svarīgs. Ka viņš stāda, teiksim, lai būtu nākotnē. Viņš cer to, ko ir stādījuši būs senči, bet viņš tagad stāda, lai nākotnē būtu tas mežs. Un ne tikai tāpēc, lai tur iegūtu, teiksim, lielāku peļņu, bet lai arī viņš augtu. Lai tev pašam būtu patīkami ieiet, teiksim. Es kādreiz personīgi pirku izcirtumus visādus, teiksim, pēc visbiežāk ārkārtīgi daudz nopirkt no tādiem, kas ieskrēja mežā tā norāva to, ko varēja noraut, un ka mežsargs viņi gaidīja ar automātu, jā. Tur tas, kas bija palicis, tas bija briesmīgs skats. Es uz tiem mežiem nebraucu. Pa tādu cenu pērkot to zemi, jā. Es nebraucu skatīties, lai nebojātu sev, teiksim, jo tu pārņēmi baigais niknums, kā var tā izturēties pret mežu. Un es domāju, ka tāda attieksme ir ļoti daudziem mežsaimniekiem. Un vēl par vienu, teiksim, tādu mītu, ja, ļoti daudz, kur uzsver, mežs, tas ir resurs, un tas resurs nav mežs, resurs ir zeme. Mežs tas ir augurs. Vai tev ābelē aug ābols, vai uz zemes aug mežs, tas ir augurs tikai. Tāpēc mežu var salīdzināt, teiksim, ar cilvēka dzīvi. Viņš tāpat, kamēr ir maziņš, viņš ir jākop. Tad viņam nāk tie briedumu gadi, kad nāk pieaugums, teiksim, viņš to skābekli tur ražo, tur piesaist to CO2. Es atvainojos, Mona, bet ir mežsaimnieki un ir mežsaimnieki, jā? Ar lielo un mazo M, jā? Jā, par mazo M nerunāt. Es domāju, Jānim jau ir jāpieskat arī tie mežsaimnieki, kas ir ar mazo M, jā? Es domāju, viņi strauji iet lejā, jo viņi, saprot, ar mazo M mežsaimnieks viņš nevar ilgi saimniekot, jo mežs to nepacieš. Ja tu tikai izcert un par viņu nerūpējies, tev tie džungļi vien būs, tev nebūs jēgas. Tu vienīgais, ko varēsi izdarīt, pārdot viņu kādam, kurš grib saimniekot. Tieši tā. Un te pa tiem 30 gadiem līdz tam mēs esam nonākuši jau tagad, teiksim. Mēs bijām atraduši, kolēģi man rādīja vienu piemēru, kur pirmdienā bija mežs nopirkts par 40 000, milzīga platība, un piekdienā pārdots par 450 000. Ja? Tā kā, ir jau dažādi tas ticamākais ir mazais emburtiņš šajā gadījumā. Tie pat nav mežsaimnieki, tie ir citas profesijas pārstāvi, kas prot izdarīt to, teiksim, ko es neprotu. Es neprotu to lauku sieviņu pārdot, pierunāt, lai viņi man pārdod. Un ja es redzu, jo kārtīgs cilvēks, es viņam arī agrāk maksāju, teiksim, to cenu, kādu var maksāt par to mežu. Tur nemēģināju nosist vai kaut ko tādu cenu. Es saprotu, ka viņš pārdod vienreiz mūžā. Jā, bet tas, pa kur tu runā, ka mežsaimnieks, viņš pats varētu to Jāņa darbu darīt un pats sevi pieskatīt,
piedod man, tas, man liekas, attiecas tikai uz dažiem. Ja? Tas, man liekas, tomēr to cilvēku acīs, kuri redz mežā to nevis saimniecisko, bet rekreācijas funkciju, tas nekad tā nebūs. Ja? Te ir jāskatās atkal, es uz to skatītos no citas puses. Ja? Teiksim, mums tagad saka, teiksim, pa valsti par milzīgi lielu ēnu ekonomiku. Uztaisiet tos 10%, tā kā kādreiz bija baznīcai, un ļaujiet laukos cilvēkiem strādāt. Visiem frīzieriem, make-upiem, teiksim, mazajam servisam. Paņem to 10%. Tagad viņš nemaksā neko, bet cilvēks dzīvos mierīgi. Un tā ēna ekonomika ies te, un tur prasās likumdošana. Ja mums, teiksim, tagad, Somi paņem pushektāru tam ērglim, tur noliek apkārt un smējās pa Latviju, kur uzliek 50 vai 100 hektāru lieguma, kam vispār nav ne saprāta, ne pamatojuma, nekā manī kā mežanieku uztverē. Cilvēkam nevajag pushektāru, viņam dod tur tos 600 kvadrātus, lai uzbūvētu māju, bet putnam mums vajag 50 hektāru. Ir nenormāla likumdošana, ja? Tāpat kā par tā dabas aizsardzību, upmalas, nedrīkst cirst upmalas. Un ko mēs dabonam? Ja mums būtu tā kā Norvēģiem 1,5 triljonu labklājības fonds, es noteikti domāju, ka Jānis no tā labklājības fonda viņš nokompensētu visiem meža īpašniekiem šos apgrūtinājumus. Ja? Es nezinu, kādā veidā, ja? Bet noteikti mēs to izdarītu. Tā problēma, ko es redzu, jau acīm redzot, ir apstāklī, tā kā mums tāda labklājības fonda nav. Tad mums ir kaut kā šī dabas resursu pieskatīšana vai atsaglabāšana nākamajām paudzēm ir diemžēl jāuzveļ uz pleciem tev. Ne? Un, protams, ka tevi tas apgrūtina, ja? Bez šaubām. Ja? Un te jau jautājums ir acīm redzot par to līdzsvaru kaut kādu. Ja? Ko Jānis mēģina visus šos gadus ir uztaustīt vai atrast, kas ir tas apgrūtinājums, kas nav pa daudz, ka tu esi mazliet dusmīgs, bet tu neesi ļoti dusmīgs. Ja? Es domāju, ka tā ir tā problēmas sakne. Saprāts. Visur ir vajadzīgs saprāts, vairāk jau nekas, teiksim, un tāpat ekonomika arī. Mēs visi stāstam to skaisto sapni tagad. Puisis no Snēpels, kas ir beidzis 9 klases, tagad sacentīsies ar ķīniešiem, ar indiešiem, ar tiem, kas ir beiguši augstskolas, visu tur Massachusetts un visu. Viņš tagad skaitļošanā ies un sacentīsies. Vai arī tas puisis no 9. klases caur arodu skolu, caur tehnikumu tiks virzīts uz to meža saimniecību un kops savu mežu. Mēs visu laiku stāstam viņam tikai, kad cieņā ir skaitļotājs, pa kuru viņš nekad neizaugs. Visticamāk, ja? Bet tas mežsaimnieks, kas ir uz vietas un var strādāt un darīt, un tādīs laukos, lai cilvēki būtu, ja? Tas jau ir vajadzīgs. Bet mēs jau nedomājam. Pirmais jautājums, kas ir, tā ir demogrāfija. No? Mēs jau par to nedomājam. Arī skatoties kaut vai uz to mežu prizmu vai visur. Visur jau jāskatās, ir valsts ekonomika, demogrāfija, tāpēc jau mums nav tas fonds, tā kā Norvēģiem ir. No? Mēs jau uz to neskatāmies, jo mēs ārkārtīgi, lai Jānis neņem ļaunā, bet ārkārtīgi liela zaļo ietekme. Bet, cik tad mums ir, teiksim, nopietnās mūzikas to klausītāju? Daži simti varbūt salasīsies, bet viņiem vajag koncertu zāla 5000 vietām, kur nekad neaizpildīs. Es arī no tā baidos. Redz, tieši tas pats ir ar mežu. Cik ir tie cilvēki, kas iet dabīgā mežā, un cik tad viņiem vajag? Tev vajag 100 vietas, kur aizbraukt, vai 200 vietas, lai aizbrauktu uz turieni. Tāpat ekoloģiskie koki, vairāk kā pusi no ekoloģiskiem kokiem 1. vai 2. gadā tiek nogāsti. Vai tad mums trūkst putnu, vai mums trūkst skudriņu mežā, vai šito rāpulīšu visu? Mums visa kā ir, protams, ja neparādās stārķi, tad parādās, mēs tagad tos te putnus aizsargāsim, bet neviens nerēķina, ka stārķis dienā apēd 1 kilogramu dzīves radības. Tas nozīmē, ja mums ir 10 000 stārķi, tas nozīmē, ka 10 tonnas dienā tiek apēsts. Nav vairs ne stārķēnu, ne mazo zaķēnu, ne buciņu mazo nav ēžu, nav čūsku vairāk. Visu to dzīvo daba, viņš ir spiests apēst. Ja mēs viņu radām nenormāli daudz, un tāpēc ir, es saku, tā ir bīstamība, teiksim, kad kaut kādu sugu, sevišķi tās plēsīgās sugas aizsargāt tur īpaši vēl. Daba pati regulē, un ne jau tas, ka es to koku tur atstāšu, viņš tāpēc līgzos. Ja viņam būs normāla vieta, kur dzīvot, viņam būs normāla barības bāze, viņš tur dzīvos.
Ja vajadzēs putniņš, viņš tepat pažobelē pie mājas ārpusē uztaisīs liksdiņu un dzīvos. Viņš atradīs, kur. Un ja mēs gadā, teiksim, 1 vai 2% no meža tur aiztiekam un nozāģējam, ja, tad tie 98 jau paliek. Tas tā kā futbola laukumā tu izmēri 1 kvadrātmetru ārā, pārējais laukums jau paliek, un mēs teiksim, ka skudriņām nav kur dzīvot tur, nav loģisks pieejas, jo es domāju, ka mums nav, teiksim, tā valstiskā virzi, uz ko mēs gribam iet, ko mēs gribam panākt. Jo... Nē, es atvainojos, tā problēma, kas tev uztrauc, ir, kad mums ir pārāk liels fokus uz to mežsaimniecību. Es tā saprotu, tas ir laikam acīmredzot lielākais resurs, kas mums valstī ir. Ja? Zaļais zelts, tā saucamais, jā, kā mēs saucam sabiedrībā. Un mums viņš visu laiku ir uzmanības centrā. Ja? Mēs nefokusējamies uz naftas atradnēm vai uz niķeļa vai vara atradnēm, ja? Mēs visu laiku fokusējamies uz mežu. Diemžēl, ja tu esi starpmežu gaismā visu laiku, ja? Tev visu laiku pieskata. Es tam pieiet no cilvēciskā viedokļa. Ja? Mēs ticam politiķiem? Neticam. Politiķi mums tic? Netic. Līdz ar to mums vajag uzlikt ierobežojumus. Mēs jau neticam tam meža īpašniekam, ka viņš varētu strādāt tā, kā tam mežam vajag, teiksim. Ja es strādāšu, teiksim, to ilgspējību, visu to, tad arī man būs vislielākā atdeva no tā meža. No? Un es ticu, ka tāda ir lielākā daļa no cilvēkiem, kas strādā ar mežu. Un tie, kas, teiksim, nogriezt šodien un pārdot, viņi jau no 90. skrēja, ķēra, bet viņi paliek arvien mazāk. Tāpat kā zaglim atslēga nav, jā? Tāpat arī, teiksim, negodīgam mežsaimniekam neviens likums tev nepalīdzēs. Viņi atradīs, kā mēs runājam pirmītajā, viņi atradīs paņēmienu, kā apiet, teiksim, bet labi, ja tu tur apvei saprātu robežās, tas viss ir normāli, jā. Bet, ja dara nesaprātīgi, ja sāk zakt, zaglim jau nav atslēga domāt. Bet mežs vienmēr būs sabiedrības uzmanības centrā. Es domāju, ja tu kuldīgs pievārtē angārā taisīt kaut kāds ģeniāls mikročips, ja, labākos pasaulē, ja, tev visi dabas sargi likt mieru. Ja? Viņiem būtu faktiski vienalga, ko tu tajā angārā dari. Ja, ja tik vien nemirtu putni viņam apkārt. Ja? Bet tā kā tu esi liels meža īpašnieks, tu neizbēgsi no uzmanības. Ja? Un vienmēr būs sabiedrībai viedoklis par to, ko tu drīksti un ko nē. Ja? Tad jautājums ir par šo līdzsvaru. Ja? Un kā Jānis sarunas sākumā teica, tomēr mums ir jāskatās uz to, kas ir tie samērīgie apgrūtinājumi, ja es pareizi tev citēju. Jā, kur ir tas līdzsvars un kur ir tās amortizācijas un tas, ko ir lietas, ko es Fokratkungam nepiekrītu to, ko viņš teica. Tas ir tikai normāli, tāpēc mēs jūs uzaicinājām. Man ļoti patika tas, ko Fokratkungs teica par tiem caurmēriem un tiem vecumiem, un kurā meklī mēs ko cērtam. Skaidrs, ka tas ir absolūts sociālais konstrukts. Mēs esam izdomājuši, ka mēs cērtam 100 gados, vai 80 gados, vai 120 gados, vai 70 gados. Mēs paši izdomājam, kā mēs nosaucam kailcirtis. Kas vispār ir kailcirti, mēs paši izdomājam. Tas visi cilvēki, tiešām tā, tas ir pilnīgs cilvēku izdomājums, ko mēs saucam par kailcirti, kā kopsim mežu, kad ir būs par daudz, kad par maz, kad sodīs. Tie visi ir absolūti cilvēki apsēduši pie galda un izdomājuši. Tur runāt par kaut kādām dziļākām dabas jēgām, nē. Tur nekā tāda nav. Tas, kad skaidrs, ka tur mainās arī visi tās caurmēra būtības, kurā mirklī cirst un pret ko un kādā veidā kokapstrāde strādā un ko viņi apstrādā, vai viņiem vajag tiešām to 48 vai 52 baļķi, vai viņiem pietiek ar 20 cm baļķēnu. Skaidrs, ka tas viss ir mainījies. Tiešām tā, tas ir mainījies vairāk 10 gadu garumā. Bet jautājums ir par to, par ko es cenšos runāt uz laiku, kad skaidrs ir tas, jo tu aktīvāk cirtīsi, jo būs īsāk aprits cikls, jo būs vienveidīgāks dabas sistēmas, jo tas būs spēriens par dabas daudzveidību. Mēs vienkāršojam dabu. Un tas ir ļoti bīstami, un tas nav tikai Attenboroughs, kas to saka, bet tas ir biologa, tas ir tā mācība, tas ir darvinisms par to, ka jo ir vienkāršāka sistēma, jo viņi ir nabadzīgāka.
Es piedāvāju tādas teritorijas Latvijā, ja mēs ļaujam meža īpašniekiem tā darīt, viņus apjost ar žogu un likt brīdinošus uzrakstus. Staigājot pa šīm teritorijām var piezakties depresija. Nē. Nu, jā, mēs ar joku varam to, bet mēs ieliekam kaut kādā tādā, protams, viens ir plantācijas. Plantācijas mums arī šobrīd pieauguši jau ir diezgan lielā skaitlī, un ticamāk viss tas, kas saistīts ar klimatu mērķiem, nu gan viņas pieaugs vēl diezgan lielā īpatsvarā Latvijā. Tur ir viena saimniekošana, viens ir mešs. Un gan jau, ka tālāk, kā mēs sākumā, kā es centos teikt, kad arī tā ticamāk tā nākotne, tā ideālā nākotne būtu tiešām tā, ka tas īpašnieks ir tik izglītots un saprot, kas ir tā daba, kas tur tai dabā ir vajadzīgs, un tad viņš saimnieko tā, lai tai dabai nenonāk pretrunā. Protams, ka tur ir tām zināšanām, ko jābūt. Tur vienkārši var, laikam nav līdz galam tā forši, kad man tā vārda patīk, un tad okei. Ja es esmu vienkārši vārdu fans, es esmu koku vārdu fans, un man patīk kā kurkst, un tad to mitro ieplaks, ko tur. Citam nepatīk stārķis vai nepatīk mazais ēglis, to tiši projām, jo tas nav, tas man nepatīk. Jā, tas aiznesīs man kaķēna. Man kaķēnā aiznesīs taču, jā. Bet saprot, ka nevar jau, ja mēs tā nopietni, es sagaidu no tā, ka meža īpašnieks nekad tā nedomās, jo viņš sapratīs, ka tas melnais stārķis ir vajadzīgs, un ja viņš stieps, tad viņš stieps to, ko viņš stiepi projām, jo tas melnais stārķis ir gan jau viņa attīstības laiks ir kaut kādi pāris miljonu gadi, kad viņš ir atnācis šeit šādā paskatā. Tas nav tā, apmēram, ka mēs esam uzzīmējuši tagad tādu vai šitādu putnu, un tad mēs viņam pateiksim, tagad tu ēd to vai neēd šito. Mums bija tāda kādreiz kampaņa Pasaules dabas fondam. Apmēram, vajadzētu iesāstīt vilkiem, lai viņi vairs neēd zaķus un stīrnus, un tad viņš būs draudzīgāks visiem. Viņš gaļu neēd, viņš ir vegāns, un tas visiem patiks. Apmēram, un bērns negrauzīs koku. Jā, negrauzīs koku, tā viņš forši zina, tad viņš negrauž kokus, vai ne? Tā kā Rīgā, jā. Jā, tā jau tu nevari. Šīs sugas ir, es arī parasti, tas, ko es meža īpašniekiem mācībās, man liela daļa šaubmīgi garlaicīt, slaidi, ko es stāstu 40 minūtes parasti. Viena slaida 40 minūtes? Nē, tā viena daļa tāda ir, ka es cenšos izstāstīt, kas ir dabas daudzveidība un kas viņai ir vajadzīgs un ko vispār tas nozīmē. Jo tas haoss galvā, kas ir tā dabas daudzveidība, ir milzīgs. Latvijā tik iedzīvotāji, tik katram būtu iespējams līdzīgi, atšķirīgi skatījums, kas tas ir. Gan opim un mazajam bērnam, kurš tur priecātos par tauriņu, no opis teikt, ka viņam patīk, ka gaiputni lido. Un viņam tas būtu arī viss, kas ir dabas daudzveidība. Tas ir, tā ir visa dzīvība apkārt. Un tāpēc tie ir tādi divi kosmiskā attālumā saruna, satversmes tiesa, ko mēs šodien pieminam. Tas, ko es piedzīvoju, visspilgtāk tādā, tā kā saka kinofilmas, reizēm izspēlē mūsu dzīves tikai tādā ļoti koncentrētā veidā, vai teātra izrāda. Tas bija tas, kas man koncentrētā veidā parādīja tik gigantisku atšķirību starp to, kā viena puse domā, kas tā dzīvība ir, un kas ir tā ekosistēma, un otra puse, kur arī gan jau, kas saka, neviens nesaka, ka nevajag dabu vai kā, tikai iet runa par, kompromisus vajag un tur tā. Cik viņi caur tādām vīlēm nāk, tas cits līmenis, kā viņi to dabu redz. Visi runā par vienu to pašu, ilgspējība, dabai draudzīga, saskaņota rīcība, jā, nauda ir vajadzīga, saprotam, viss, tautsainicības nozara nozīmīga, tur vajag arī sugas, jā, viss arī saka, jā, vajag, tāda inteliģences pazīme, ka tu saka arī citas sugas svarīgi, ne tikai homo sapiens. Bet tas, ka tu jūti, tu tā jūti kaut kā, caur tādām vīlēm, ka tā atšķirība ir tomēr gigantiska. Un tas, kas man tās 4 sanāksmēs iezīmējās, kad tie ir gaismas gadi, tā atšķirībā. Tā, kā es viņu izjūtu. Protams, ka varbūt es kļūdos, es sāsinu to, bet tas, kas man personīgi visvairāk, ne tas, ko kurš stāst, jo tiešām mēs viens otru pazīstam. Jā, mēs esam dzirdējuši viens otru un zinām, ko kurš stāstīt. Es atvainojos, Jāni, bet tev vienkārši nav paveicies, jā? Ja mūsu valstī tik liela ietekme koproduktā vai mūsu eksportā būtu, pieņemsim, droniem, ja, tad tev būtu daudz vieglāk dzīve. Ja, tas mešs neinteresē. Bet varbūt tieši foršāk, kad ir liela ietekme, tas tiešām ir liela daļa Latvijā IKP un kaut kāda daļa nodarbinātībai, kaut gan tur Fokrok runāja par demogrāfiju un par to, ka ir vajadzīgi mācīt kopējus, jaunauģu kopējus. Es nezinu, vai pēc 15 gadiem tie kopēji daudz vajadzēs. Vakarots kungs varēs man precizēt. Pastīsimies, mēs varam apsēsties pēc 15 gadiem šajā diskusijā. Būsim tikpat skaisti. Un mēģināsim parunāt pastīsimies, cik cilvēks strādās un cik strādās mākslīgais intelekts.
Nav iespējams. Nē, es zinu, ka nav daudz kas iespējams, bet daudz kas būs iespējams. Un tur būs lēmumi, kas jautājums vispār būs, kas strādā, un līdz ar to tas arī dzen uz priekšu. Tāpēc arī brīžiem es dzirdu, kad arī nozara saka, ka hei, mēs tur dodam tik daudz darba vietas, tur ir kokapstrādes kantorī, tur mums tik daudz cilvēku strādā fabrikā. Pārstrādējām. Paskatīsimies, cik viņi strādās pēc 10-15 gadiem. Es ļoti gribētu, ka pēc 15 gadiem, kad mēs atgriezīsimies pie šīs sarunas, tad tā meža nozare ietekmīguma ziņā būtu 2. simtniekā, ja? Ka mums būtu ļoti daudz citu nozaru, kas ir svarīgāk. Vai var, Jāni, pieskarties pa vienu lietu, teiksim, kas man satrauc? Kuru vairāk vajadzētu satraukt it kā zaļajiem nekā mani, bet tieši pateicoties... Jūs esat samainījušies lomām? Jā, patreiz, teiksim, kur es esmu vedus no ministrijas, tur meitenes visus un rādījis, tas ir upmalas un ezermalas, kur likums aizliedz zāģēt kokus, tad ir. Un tur aug lapu koki, no katra lapu koku iebirst ezerā iekšā, teiksim, sevišķi mazos ezeros, teiksim, tur pie Kuldīgas arī bija skaists ezers, varēja vēžot kādreiz. Visi krasti bija smiltīm. Tagad ir tāda kārta es atvainojos melnu sūdu visapkārt, jā. Nedzīvo zivis, nenārsto. Viss ūdens ir gļotains. Zivis kādreiz tur tādas karpes peldēja, tur pat pie krasta varēja peldēt. Nekā vairs nav. Mazās upītes, visas bebri ir aizgrauzuši. Zivis ir pazudušas, vēži ir pazuduši visi. Un tas ir tikai dēļ viena valdības pieņemta lēmuma, kad Latvijas laikā upmalas bija jānotīra. Padomi laikā visi ganīja govis gar upmalām, jo pļaus jau nedeva. Pļaus jau bija aizņemtas kolhoziem visiem. Noēja tos krūmus, bet tagad viss tas krīt iekšā. Un mēs varonīgi laižam zivis ezerā, jo viņas tur nenārsto. No? Nevis radam apstākļus, lai tas ezers attīrītos un zivis tur dzīvotu un būtu normāla vide, bet radam apstākļus, lai nebūtu un pēc tam varonīgi mēģinam to labot. Nu, kā ir ar šo jautājumu? Tu Jāņa lomu labi. Ne, tas ir tas, kas man saprot, man kā dabas mīļotājiem. Kā Jānis tagad atbildēs uz šo? Jo, teiksim, vienu piemēru, ja, man ir Abaumala vairāki hektāri tur, ja, teiksim, un tur aug kolosāli lieli ozoli. Un tagad viņi ir aizaugusi tā Abaumala ar visādiem citādiem kokiem, un tos ozols neviens neredz. Holandieši bija gatavi taisīt maršrutu, braukt pa Abau, visu, viņi saka, kolosāli upi, viss, bet nav ceļu, nav piebraukšanas. Visur ir krūmi priekšā. Ja kādam kaut kas notiek, teiksim, no ceļotājiem, tu tur netiec ne klāt, neko, tev visur ir aizaudzis, un mazās upītes vispār tas jau ir. Es pavisam īsi. Pirmkārt, tā nav noteikti arī ļoti labi zini, Modri, par to, ka nav tā, ka neizcirst kokus. Ir atļaut 10 metros kopšanas cirts un līdz minimālam šķērslaukumam var kokus cirst. Tas, kad runa par to, ka tagad pēkšņi tur ir milzīgs slānis, nesadalīšos, es gribētu teikt, zaru, lapu un tam līdzīgi, pats jau arī teici, ka piekrīt tam, ka Latvijā nebūtu cilvēks, mums būtu 90% mežainums. Mums visi šie ezeri, upes būtu ikurā tāpat aizauguši vēl vairāk nekā šobrīd. Līdz ar to, teikt, ka tas ir kaut kas pilnīgi tāds, kas nekad nav bijis, jo mēs esam tos mežus tur sastādījuši un tātad aizlieguši cirst, tā nav. Latvijā var teikt, mēs tiešām varam teikt, ka Latvijā, kā mēs zinām, kā mēs kaut ko nedaram, mums ir šī veģetācijas dabīga atbilde ir mežs. Un līdz ar to, teikt, ka tas ir kaut kas pilnīgi svešs, nav. Ja iet runa par to, ko vajadzētu darīt, es arī domāju, ka varētu darīt savādāk un aktīvāk saimniekot upju ezeru krastos, jo es ļoti daudz šīs sūdzības arī dzirdu. Bet nekādā veidā es neatbalstītu kailcirtes. Es iespējams atbilstītu kaut ko pa vidu, ņemot vērā, ka es esmu diezgan aktīvs, un tas arī, laikam, zemi īpašniekiem, kas šodien klausās, es esmu vairāk aktīvs nekailciršu, veicinātais Latvijā. To es daru kopš 2000. gada, un mums ir demonstrēta teritorijas Latvijā, kur mēs to cenšamies rādīt, un tādi īpašnieki, kas 20 gadus vairāk strādā izlases cirtēm, nebūtu tās nav aizsargājums teritorijas, un tur ir tas stāsts, par to ņem laukā finanšu plūsmu, tev ir pozitīvi, bet tev ir īpašuma vērtība nemainīga. Ja tu ieliktu bankā īpašumu, tad, ja viņš to miljonu citam, viņam tā būtu jāstāv, un tad tu strādā tiem augļiem.
Un, manuprāt, tās upju krastus varētu atsaimniekot aktīvāk, bet tad varētu būt tā, kā es šobrīd arī redzu, ka rāda brīžiem Latvijas pētnieki, un to es esmu arī stāstījis un rādījis, kad tu cēri tādiem caurumiem ar ideju, ka tev jau upē, izsēš upē, ir vajag gan apēnojumu, gan sauli, gan apēnojumu, gan sauli, gan apēnojumu, gan sauli. Ideāli, ka ir pēc iespējas mazāk skujkoki, lai viņi tur neskābina to ūdeni. Bet pēc būtības ir atkal dažādība. Tumsa gaisma, tumsa gaisma, tumsa gaisma. Nu īsti, ja tagad mēs sāktu kapāt tādas hektāra kailcirtes, sevišķi, kur viņas var aizpīties tur kaut kāds 300 metrus, es nezinu, vai to vajag, es īsti to neatbalstu. Tas ir tāda mans īsa atbilde uz to. Es pamēģināšu jūs diskusijai pielikt savus 3 kapeikus. Man gribētos vainot to depopulāciju. Jo, ja mums būtu iedzīvotāju blīvums kā Beļģijā, pieņemsim, tev viss tās upu malas būtu izbradātas un viss kāds kaut ko mēģināt aizstiep. Aizstiep projām, nopurināt to zarus, gan sausos, gan tur. Bet tas, ka meža īpašnieki un pat malas meža dienests reizēm baidās cirst to kopšanas cirti 10 metros. Un meža dienests pat saka, varbūt neņem, jo viņi tā kā baidās, ja viņiem ar iekšējās pārbaudas, bieži ir tieši orientētas auditi uz tām upju krastiem, jo tur var pasludēt kāja, un kā zina arī kailcirts šobrīd pēc aizsargjos likuma, baltaukšņu mežos tu drīkst arī cirst kailcirts aizsargjos, bet tev ir jāatstāja tur ozols, osis, vītols, viss kaut kas izņemot bērzu un egli. Un arī tur reizēm nogrēko tas īpašnieks, jo tur arī ir veidi, kā tu vari izdarīt diezgan ļauni. Šodien nemācīsim meža īpašnieks, jo es esmu gan pasaules dabasons, kurš māca, kā strādāt, bet es ļoti daudz tiekos ar meža īpašnieku un meža strādes uzņēmumiem, kur man, kad es viņiem stāstu, kā viņi saka, bet tu zini, kad īstenībā visu to tavu labo gribu vai labo normu var īstenībā ar tādu normu apiet. Tas tā kā tāds kolekcionārs tikai pierakstu visādus veidus Latvijā, pa visu Latviju, kādi cik radoši var arī interpretēt likumdošanu un ar citu pantu apiet citu pantu. Kungi, stunda ir riņķī. Mums vajadzētu tā kā finalizēties. Es lūgtu vēl kaut ko mums noteikti vajadzētu pieminēt, kas palika ārpus mūsu uzmanības. Kas ir vēl tas kaut kādu pēdējo rindkopu sarunu noslēdzot? Par to dabas daudzveidību, tas ir tāds jēdziens, man tā īsti nav saprotams. Daba tāpat būs daudzveidīga. Ar to, kam Tu esi apakaļ savā lomā, tu neesi vairs. Jā, teiksim, čužpuru skandavā. Aizliet cirst visu, saprotu. Aiziet pie mežsarga, saka, kā tavs čužpurus, saka, visu kārtībā, čužas ir. Tad dabas teritorijā ir tagad. Nē, tur nav, tur viss izbeidzās. Tur pat cik neļāva cirst, tur saimniekot, līdz ar to izmainās apstākļi. Viņas aizgāja tur, kur var saimniekot tās čužas, teiksim, viss tās sargājamais teritorija aiziet uz turienu. Tāpēc, varbūt, kad liekam mierā tos pārējos mežus, ļaujam visu atdodam tā īpašnieka rokās, nekādus diametrus, neko mums nevajadzētu uz to ciršanu. Ja tie ir saimnieciskie meži, tad ļaujiet mums saimniekot. Nelieniet iekšā. Uztaisiet to savu dabu, kur viņu gribiet sargāt, teiksim, un tur arī viņus sargājam. Vien maz iestarpinājumu pirms tu saki kaut ko. Laba ziņa tev. Mākslīgais intelekts tev neaizvietos. No šī es sapratu, ka tev būs ko darīt. Pārskatāmā laikā tev būs darbs. Arī meža īpašniekam īstenībā būs ko darīt. Mākslīgais intelekts pašlaik mežkopību apraksta visnotaļ slikti vēl. Viņš vēl nav samācīts. Ar uzsvaru vēl. Nē, nav virzības, nav teiksim, noteikts, uz ko mēs virzamies, ko valsts grib, tāpēc viņš nevar aprakstīt. Mākslīgais intelekts var sajiet tūtē tikai, jo viņam nav iedoti nosacījumi. Kam es noteikti piekritu, ko jūs minējat vienu no vesela cilvēka kapitalisma pamatiem par 10%, lai cilvēki iziet no ekonomikas, tas arī maina. Tā skaita meža īpašniekiem doma ļoti stipri. Tie ir kopēji, tur cirtēji, viss, kas nelegāli tagad strādā. Te es jums pilnīgi piekritu. Kadreiz īstenībā Amerika... Bija tie 9%, taču bija, visi iznāca no ēna ekonomikas un ielīda apakaļ viņā. Varbūt noslēdzot sarunu. Rindkopa. Pirmkārt, klausītāji, kuri vēl lemj vai pirkt vai nepirkt mežu, pērciet mežu. Ļoti labs ieguldījums. Es gan teiktu, ka risku faktors gan tikai un vienīgi pieaugs nākotnē. Kā es redzu nākotni un kā es sekoju tam, kā attīstās klimata pārmaiņu jautājumi, kā attīstās politiskie jautājumi. Bet es domāju, ka mežs ir tāda
kā nosacīti, kas likvīds, ko arī meža īpašnieks var izmantot bioekonomikā un tam līdzīgi savā mājsaimniecībā. Tas viss ir ļoti, ļoti labi. Tas, ko tie mani ceļavārdi ir tiešām meža īpašniekam saprast, ka viņš neapsaimnieko koku audzi, bet apsaimnieko dzīvības pilnu ekosistēmu. Un tad domājiet par visu to savu ekonomisko pusi, kas ir pietiekami intīma, un man nav nekāds pienākums vai uzdevums vai pat vispār, mācīt, kā kurš strādās ekonomiski, jo tā ir ļoti intīma lieta. Bet savukārt tas, kas iet runa par dabu, un tā ekonomika, es domāju, tā diezgan subjektīva ir. Jo tur grūti ieties. Katram būs bišķiņi savs, ka tur cērt intensīvāk, mazāk, ātrāk, lēnāk, tur katram ir savs stāsts. Bet tā dabas lieta tomēr objektīvāka. Un manuprāt, ka šis jautājums ir jāietver pamatos, un tās Atversmes tiesas diskusija bija par to, ka vispirms ir jāsakārto valstī dabas aizsardzības sistēma, jāsaprot, ko kurš darīs, un tad mēs ejam uz vieglāku laukumu koksnes resursu ieguvēju. Nevis otrādi, ka mēs esam vispirms sakārtojam vieglāku iešanu uz pakaļ koksnes resursam, un pēc tam mēs kaut ko mēģināsim grābstīties, kaut ko vēl ņemt. Tur vairs nevar, tur nocirsts. Tur kaut ko taisīt. Tur nekāda daba es nesanāk. Tur ir viss tā nocirsts, ka tur, tā kā šodien saka dabas ministrija, lai vienu to kaut kādu, pēc Latviju ierosināt lietu par dabas nesargāšanu, un lai tur to vienu vietu nosargātu, jāņem ir 1 hektāru, jāņem ir 4 vai 5 vai 9 hektāru klāt, ir pilnīgi mazvērtīgi vieta, jo nākamais ir atkal pēc 700 metriem, un tā grib salikt kaut kādu lielāku teritoriju sargāšanai, tad tev jāņem ir pa vidu izcirtumi, jaunaudas, jo pēc būtības tu nevar ielikt viņu tādā jaunā kaut kādā tādā veidojumā. Zato, sakārtojam to pusi, un tad skatāmies, kā mēs varam tādāt brīvākām rokām. Paldies. Anton, uz galveno jautājumu, ko mēs bijām plānojuši radīt atbildi, cik no 20 miljardu apmēram Latvijas meža vērtības ir pazeminājums 8. aprīlī, mēs tā arī nedabujām šodien. Bet saruna sanāca diezgan interesanti. Produktīva, jā. Es uzreiz jums arī jautājumu uzdošu par klimata pārmaiņam, kā jūs minējat. Vai tas, jūs arī minējat par izlases ciršu saimniecību, es mēģināju to piefiksēt arī. Sakiet lūdzu, vai nākotnē arī varētu būt tā, ka ienāks citas koku sugas, kas tagad ir Centrāla Eiropā sastopamas, kas ir encietīgas un līdz ar ko vismaz daļai jautājums par kailciršu jūtīgumu pazūdīs. Tas pats dišskabārdis, baltegla, ja mēs varēsim ieaudzēt. Es jau šobrīd īpašniekiem saku, ka tur tāda jūtīgā tāda līnija ir saprast, kas nāks, jo it kā mūsu mežsaimniecība diezgan konservatīva. Mēs esam pateikuši mežos neko svešu nestādīt. Protams, ka tur ir pa laikam kāds kaut ko iestādi, bet nav vēl neviena eikalipta audzuma. Bet tā legāli, tā vienkārši legāli iet un pēc kailcirts stādīt vai pēc izlases cirts atvērumos ko stādīt, tas īsti tā nav. Tātad jūs piedošana, ka patraucēju, jūs ar atvērumiem saimniekojat izlases? Jā. Un es gribētu teikt, ka teorētiski varētu meža īpašnieks skatīties, kas tuvojās, jo galā kurš lēmums šodien meža īpašnieks pieņem, tam ir vismaz 40, 60 vai 80 gadu tālu nākotne. Tas, kādu solās būtu Latvija, ja es ticu starptautiskiem pasaules klimata pētniekiem, gan ANO sistēmā, gan institūtiem, starp institūciju pētījumiem, tad izmaiņas būs fundamentālas. Un es domāju, ka arī tā skaitā meža ekosistēmās. Ja šobrīd mēs zinām, ka īpaši tipogrāfus un 8 zobu izgrauzes ir lielākais biecis Latvijā eglēm, tad, ja mēs paklausāmies, ko saka entomologi, vai katrai sugai nāk līdzi jau šobrīd kaut kas kaut ko grauž. Tur vēl ir nākotne ar visām slimībām. Bet jautājums vēl cits ir par bioloģiskā ķēdēm. Ja mēs zinām, ka mainīsies sugu sastāvs, kaut kas ies projām, jautājums, kādi būs šie dabiski ienaidnieki tiem dažādiem kaitēkļiem no meža īpašnieku viedokļa, kas šobrīd kaut kāds līdzsvars rada, kas būs ar tām putnu sugām un tam līdzīgi. Tur var būt dažādas, un tās nomodelēt tik viegli nevar. Bet jāskatās, ir noteikti jāskatās uz sugām, kas Latvijā tuvosies. Tātad, respektīvi, priedi, tikai melna priedi ticamākais, ka nākotnē redzēsim nevis parastu Rīgas priedi, kāda šeit mums arī unikāli izcelība. Skatīsimies, priedi ir gan vitāli, bet par pārējām sugām, piemēram, pa egli, es esmu ļoti uzmanīgs, ko es pats, kur man ir kaut kāda lēmuma pieņemšana, vai es piedalos lēmuma pieņemšanā,
izlases siršanā privātajos mežos. Protams, es pats arī vēl zem vainā klāju stāvu to egli, bet arī man tāds ir, pašam ir kā mežsaimniekam, kurš 9 gadus studējis mežsaimniecību, ļoti konservatīvs skatījums uz mežu. Un itin bieži tā ir tā vaina, vai arī priekšrocība, kad meža cilvēki parasti ir ļoti konservatīvi. Viņi tādi, viņi skatās ļoti lēni, uzmanīgi, tāpēc, ka viss biznes ir konservatīvs. Viņš lēns ir, bet arī tie lēmumi līdz ar to, viņi nav tādi, tādi radoši un mākslinieci, ar dažiem izņēmumiem. Paldies, jo mums jau jāskatās, atļaušos piebilst par šitam, teiksim, par to pašu priedi, jā. Mums lielākais ienaidnieks patreiz ir meža zvēri. Jā, lai viņu ieaudzētu, jā, 3/4 Latvijas teritorijas tādas, kur dabīgi bez ķīmijas ieaudzēt priedi nevar. Noēd tev visu pilnībā, bet par šo jautājumu mēs šeit nerunājam. Bet arī, šeit arī drusku atļaušos vēl piebilst. Vienīgais pluss varbūt, kas bija, protams, ne visos gadījumos, tajos noteikumos, pat atceltajos, tas, ka mēs atjaunojam mežu ar vērtīgo stādāmo materiālu. Protams, ar to pašu priedi. No vienas puses mums ir pārnaģi, no otras puses, izvirzot šos noteikumus, viņi nepievērsa uzmanību, ka mums ļoti daudz ir to pašu kūdreņu un purvaiņu, kur mākslīga atjaunošana teju, kūdreņos ne visos, viņš ir tik auglīgs, kad tur nekāda atjaunošana nav vajadzīga, jo tad tev ir jācērt ārā viss dabīgais. Te ir īstākais birokrātiskais ieksīgs. Tas ir muļķi dabisku attīstību. Izskatās, ka ir tēma vēl vienā podkastam. Jā, tā kā, nē, tur pilnīgi piekrīt. Paldies, kungi. Modris Fokruts, Antons Saližņovs un Jānis Rozītis. Paldies, uz tikšanos nākamajos podkastos.